Pierakstu burtnīcas. Atveram, rakstam tematu. Šāda izskatījās Smārdas pamatskolas fizikas skolotāja Jāņa Čilipāna stunda 2014. gadā. Nekā īpašu. Skolēni sēž pa diviem, katrs pilda darba uzdevumu, skolotājs stāv priekšā un māca teoriju. Taču tad skolotājs Jānis saprata, ka šāda mācīšanas metoda vairs neder. Laiki un bērni ir mainījušies. Šāda izskatījās Jāņa fizikas stunda 2 gadus vēlāk. Citāds galdu izkārtojums, kas ļauj skolotājiem labāk pārredzēt visus skolēnus. Šāds galdu izkārtojums ļauj arī skolēniem vieglāk dalīties grupās, un viņi pilda praktiskus uzdevumus. Šajā fizikas stundā skolēni mācās par spiedienu. Skolotājs sadala klasi vairākās grupās un katrai iedod praktisku uzdevumu. Viena grupa dur plastmasas korķos caurumus ar īlenu, otra izmēģina dažādus rokturus datorsomai, trešā ar dažādiem nažiem griež maizi. Nevis skolēns nāk uz skolu skatīties, kā skolotājs strādā, bet skolēns pats strādā. Nevis es strādāju, bet viņi strādā. Un es tikai menedžēju. Kas jums nesanāk? Ar ko nesanāk? Ar šitiem kāpēc nesanāk? Taču viņa lēs. Ko nozīmē nav ass? Vai te ir tāds fizikāls lielums ass? Kas mainās? Mainās, ka tas iziet caur viņa sajūtām, caur emocijām. Un tas paliek tad. Nav variantu. Viņam paliek atmiņā tā darbilšanās, viņam paliek atmiņā tie secinājumi, ko viņš ir izjutis uz savu vārdu. Tā. Kādi bija mūsu uzdevumi? Vispirms pasaka, kas bija jādara. Darba uzdevums bija izmēģināt somas smaguma spēku iedarbību savu plecu, izmantojot 2 dažādas plecas siksnas un augu. Tā, lūdzu, kāds secinājums? To, ka jo tievāks ir tas, ko liek uz pleca, jo sāpīgāk tas ir. Aha, skaidrs. Jo sāpīgāk ir tāpēc, ka viņš ir vairāk spēka tik likts uz mazāka laukuma. Super. Tā. Pie atziņas, ka laiki un skolēni mainījušies, tādēļ arī viņam jāstrādā citādāk, skolotājs Jānis Čilipāns nonāca pēdējo pāris gadu laikā. Šobrīd kopā ar līdzīgi domājošiem entuziastiem viņš ir viens no tiem, kas izstrādā jauno mācību satura izglītības reformai, ko ieviesīs nākamajā gadā. Es priecājos par to, ka bērnam tas funkcijas iet. 300 vai tad būs? 600. Ok, 600 kvadrātcentimetri. Tā, kā dabūt ņūtonus?